Tā. Pagriezam uz pusēm. Griezumu vietu liekam uz leju. Eļļa. Sāls, piperi. Un liekam cepties 185 grādi, apmēram pusstunda. Kā pils mērcēji, tad mēs nogriežam ties mazu stūrīti un mēs varam vienkārši paņemt un forši ielikt katlā. 50 grami ir uz porciju. Tā mēs atcepam taukos minūti ar ādu uz leju, lai mums forši tā brūna ādiņa parādāsies raukstīgi. Un minūti vēl otru pusi, un tad liksim krāsnī 185 grādi 6 minūtes. Un galvenais, lai mums āda ir uz augšu, tad mēs liekam krāsnī. Tā mums te ir ādiņa atcepusies kraukšīgi, smuka, un tad otru pusīt ar mums ir brūns, un tad šādi te liekam krāsnī. Tā, mums ir sacepusies batāte. Visvieglāk pārbaudīt, ka mēs ar roku drusiņu pirkstiem iespiežam. Ja viņi forši padodās, tad batāte ir gatava. Uzliksim nedaudz dzidrināto sviestu un pīlīti. Tad uz pānes un liekam 6 minūtes krāsnī, pirms un varēsim pasniegt. Un liksim uz 190 grādiem 6 minūtes. Tā mēs, kad karamelizējam kāpos, tad izkausējam nedaudz cukuru, kamēr viņš paliek mazliet brūns, bet lai nav tā tumšā krāsa. Un tad pievienojam klāt kāpos. Apmaisam. Un lai tā temperatūra ir augsta, lai tas cukurs pūst, un tad forši viņš paliek brūns.